Jā, sveicināti! Mēs esam futzāla turnīrā Latvijas mobilā telefona pārstāvniecībā. Šodien atpūšamies ar kolēģiem, uzspēlējam bumbu. Mēs spēlējam turnīru, kausa turnīrs, principā futbola turnīrs. Ja. Atbalsta savus kolēģus, autentika pārstāvis. Kāpēc jums liekas, šis turnīrs ir svarīgs IT kompānijām? Es domāju, tāpēc, lai saliedētos arī ne tikai darbā, bet ārpus darba, būtu papildu aktivitātes, kad var nedomāt par darbu, vairāk atslēgties, pievērsties sportiskām aktivitātēm, forši pavadīt laiku. Это же выплеск энергии, все, что накопилось, нужно куда-то выпускать. Так что отличное и спортивное занятие. Principā es esmu team lead, var pateikt, jā, viena no lielākajiem bankas uzņēmumiem Eiropā. Mēs izstrādājam apdrošināšanas softveru. Я конкретно руководитель отдела тестирования, то есть отвечаю за команду тестирования. Kas jums ir tāds, kas nav konkurentiem? Nav tādu tehnoloģisko risinājumu kā mums. Ļoti skaists forma, principā. Tas ir unique one. Jā. Tā kā, principā, mēs esam liela kompānija, liela komanda, visi esam draudzīgi, tā kā draudzība vinnēs. Cik jums bieži sanāk uzspēlēt arī ārpus darba? Cik jūs aktīvi esat? Katru nedēļu. Tikai futbols vai arī vēl kāds aktīvs? Mums ir futbols, mums ir volejbols, mums ir peldēšana, mums ir sporta zāle. Mēs esam ļoti aktīvs uzņēmums. Gatavojoties šim turnīram, kaut kādas 3 vai 4 reizes kopā savācāmies, paspēlējām, bet tā ikdienā gluži nesanāk kopā spēlēt. Cik svarīgi jums piedalīties šajā turnīrā? Cik svarīgi tāds turnīrs rīkot vispār? Ļoti svarīgi. Ir cilvēki, kas komandā spēlē, pa laikam hobija līmenī, un ja ir iespēja savākties un uzspēlēt sacensību režīmā, tomēr ir lielāks competitions, vairāk azarta. Tā kā ļoti svarīgi, paldies, ka rīkojat. Viena daļa futbolu spēlējā, viena daļa brauc ar velosipēdiem. Ir mums arī basketbolisti, dejotāji. Ja, mums ir diezgan sportisks kompānija. Да, у нас в компании очень поддерживаются любые виды активности, в том числе футбол, волейбол и так далее. Es domāju, ka tā ir tāda sava veida arī saliedēšanās, jo mums ikdienā nav šī futbola komanda, un futbola komanda šim gadam norganizējās īsi pirms turnīra, un līdz ar to bija speciālie treniņi, kur satikās dažādu projektu komandu pārstāvi. Līdz ar to man patīk kā HR-am no tīra dēļ saliedēšanās viedokļa. Turnīrs bija ļoti interesants, un paldies liels organizatoriem, Rīgas futbola federācijai. Banāli, mēs visi sēžam uz vienas vietas, ja, un kustēties vajag.